Irānas tauta atmasko režīma blefu. Neskatoties uz biedējošiem draudiem par brutālu apspiešanu un paranoisko drošības spēku pavēlēm šaut, lai nogalinātu, irāņi piepildīja ielas, lai svinētu seno uguns festivālu. Sabrūkošiem režīmam tā ir biedējoša situācija, jo tas baidās, ka šie valsts mēroga svētki slepeni varētu kļūt par dzirksteli milzīgai, neapturamai revolūcijai. Tāpēc kopš kara sākuma režīms katru dienu irāņiem sūta vienādas izziņas. Ja jūs iziesiet ielās, trieciens būs vēl smagāks nekā tas, kas notika janvārī, kad režīms nogalināja desmitiem tūkstošu savu cilvēku tikai par protestēšanu. Režīms nevēlas atkārtot janvāri, kad miljoni pieprasīja varas maiņu, tāpēc Islāma revolūcijas sargu korpus un basīģi izveidojuši drošības kontrolpunktus visā valstī. Kāda irānieta BBC atzina, ka baidās vilkt krāsainas drēbes, jo tas varētu saniknot drošības darbiniekus. Režīms ir ļoti nobijies. Viņi nevēlas, lai cilvēki valkā spilgtas krāsas. No režīma skatu punkta pagājušā nakts bija viena no bīstamākajām naktīm. Šahār Šabān Šuri ir Irānas uguns festivāls. Sena persiešu tradīcija, kad cilvēki svin, dejo un skandē ielās. Režīms bija nelokāms un aizliedza iet ārā, baidoties, ka svētki varētu pāraukt lielākos notikumos kā janvārī. Janvāra protests sākumā nebija par režīmu maiņu, bet par ekonomiskajām grūtībām, ko izraisīja sistēmas korupcija. Tas ātri pārauga valsts mēroga revolūcijā, kas vēlējās mainīt režīmu. Tieši to Islāma režīms nevēlas pieļaut. Tāpēc viņi jau iepriekš brīdināja – neiet ielās. Tomēr cilvēki devās ārā. Paskatieties! Tas notika visā valstī. Teherānā mēs redzējām lielākos pūļus kopš janvāra. Paskatieties! Vēlos atzīmēt, ka mums trūkst video no Irānas interneta ierobežojumu dēļ, kas pēdējās dienās kļuvuši ļoti stingri. Režīms arī pastiprina represijas pret cilvēkiem, kur pārdod nefiltrētu interneta piekļuvi, kas ir riskants pakalpojums. Tas ir dārgs pakalpojums, ko sniedz tehnoloģiski zinoši jaunie irāņi. Represiju dēļ vairums Irānas iedzīvotāji nevar sazināties ar ārpasauli. Tāpēc mums ir ierobežota piekļuve informācijai un video no turienes. Redzamā situācija ir satraucoša. Saskaņā ar ziņojumiem pagājušajā naktī Teherānas galvenajā laukumā notika sadursmes starp drošības spēkiem un svinošajiem pilsoņiem. Bija dzirdama šaušana. Paklausieties! Es nesaprotu, ko domājat. Nezinu, par ko runājat. Atvainojos par savu rīcību. Klipā persona saka, man šķiet, ka viņš šauj uz kādu, un fonā dzirdam šāvieniem līdzīgi trokšņi. Tieši par to drošības spēki visu šo laiku ir brīdinājuši. Irānas policijas priekšnieks pats katru vakaru kopš kara sākuma uzstājās valsts televīzijā un teica cilvēkiem, ka drošības spēki tur pirkstu uz sprūda. Tas nozīmē, ka viņi nebaidās šaut. Daudzi, īpaši ārpus Irānas, cerēja, ka šis uguns festivāls kļūs par jaunas protestu kustības sākumu, līdzīgi kā janvārī. Diemžēl pēc redzētā nedomāju, ka tas notiks. Vismaz pagaidām ne, jo drošības spēkiem ir pārāk liela vara un cilvēki baidās riskēt ar dzīvībām. Tas, ka viņi izgāja ielās par spīti draudiem, kontrolpunktiem un izziņām, mums daudz pasaka. Ja protesti sāksies, mēs būsim pirmie, kas jūs informēs. Tāpēc noteikti nospiediet patīk un abonējiet zemāk. Mēs redzam, ka Izraēlas dronu spēki vajā režīma pārstāvis un īpaši drošības spēkus uz ielām. Šī iemesla dēļ drošības spēki nedaudz sairst, bet situācija nav tik nopietna, kā daži attēlo sociālajos tīklos. Mēs redzējām video, kuros droni uzbruk drošības spēkiem pie kontrolpunktiem. Tāpēc daļa kontrolpunktu pārcelt zem tiltiem, lai izvairītos no uzbrukumiem. Daži guļ uz ielām. Viņi bēg tik līdz dzird dronus. Tomēr jāatcerās, ka basīģu spēkos ir 300–600 tūkstoši cilvēku.
Es nesaku, ka 2-4 drošības spēku pārstāvi nogalināšana Izraēlas dronu uzbrukumos nav nozīmīga, taču jāatcerās, ka Irānas iekšējās drošības aparāts ir milzīgs. Tas nozīmē, ka Irānas iedzīvotāji pamatoti baidās protestēt, neskatoties uz notiekošo ielās. Vakar apskatījām Irānas faktiskā līdera Alīla Razānī nogalināšanu. Pēc šī video izveides saņēmām pirmos Irānas valdības komentārus pēc līdera nāves. Lūk, ko sacīja Irānas ārlietu ministrs. Paklausieties. Alī Hašeims veica ekskluzīvu interviju ar Irānas ārlietu ministru. Abbas Arakči norāda, ka viņa valsts augstākās drošības amatpersonas Alī Laridžani nogalināšana neietekmēs Irānas valdību. Es nesaprotu, kāpēc amerikāņi un izraēlieši to vēl nav sapratuši. Irānas Islāma Republika ir spēcīga valsts ar attīstītām politiskām, ekonomiskām un sociālām institūcijām. Vienas personas klātbūtne vai neesamība neietekmē šo struktūru. Indivīdi ir ietekmīgi, katrs spēlē savu lomu, daži labāk, daži sliktāk. Bet svarīgi ir tas, ka Irānas politiskā sistēma ir ļoti stabila struktūra. Lai gan Irānas ārlietu ministrs to neatzīst, slepkavība tomēr ietekmē Irānu. Tas ietekmē augstāko vadību. Mēs saņemam dažas neapstiprinātas ziņas. Tas ir svarīgi uzsvērt, jo dezinformācija izplata ne tikai Irāna. Ir arī cilvēki, kuriem režīms nepatīk, un viņai arī izplata dezinformāciju. Un mums jābūt uzmanīgiem arī no šī skatu punkta. Daži ziņojumi vēsta, ka Irānas prezidents ārvalstu līderiem, tostarp Turcijas un Krievijas vadītājiem, apgalvo, ka viņam nav varas Irānā. Viņš būtībā saka, ka viņam nav nekādas vadības, nekādas kontrolas pār sistēmu. Zināmā mērā viņš netieši liek pasaulē saprast, ka nekas nemainīsies, ja viņu izņems no spēles, jo viņam patiesībā nav nekādas varas. To mēs jau esam pieminējuši. Viņam pašreizējā sistēmā nav lielas varas. Mēs to zinājām jau pirms šī kara sākuma, pat pirms 12 dienu kara pagājušajā gadā. Šis cilvēks, Irānas prezidents, bija viens no mērenajiem režīmā un jau iepriekš labi zināms. Jo es zinu, ka mēs redzam šo mēdīju kampaju, kas būtībā mums stāsta, ka jebkurš, kurš tiek nogalināts, ir mērens. Lielākoties tas patiesībā nav taisnība. Mediji bieži piešķir šo birku Irānas līderiem pēc viņu nāves, taču prezidents patiesībā ir viens no mērenajiem. Un zini vēl ko? ASV valsts departaments izveidoja meklēšanas sarakstu, piedāvājot $10 miljonus par informāciju par Irānas līderiem. Un Irānas prezidents patiesībā nebija šajā meklēšanas sarakstā, jo ASV valsts departaments viņu neuzskata par vienu no šīs operācijas mērķiem. Es pieņemu, ka pat Izraēla visticamāk nemēģinātu viņu notvert. Acīm redzot, arī Irānas līderi par to zina. Tāpēc, pat ja viņš ir ievēlēts prezidents, viņam nav tik liels varas. Un tagad beidzot mums ir ziņojums, atjauninājums no centrālās pavēlniecības admirāļa Breda Kūpera. Viņš parasti šādus sniedz ik pēc dažām dienām, un mēs parasti jums parādām visu ziņojumu. Šodien, manuprāt, mēs patiesībā esam dienu nokavējuši. Tas tika publicēts tikai pirms dienas vai kaut kas tam līdzīgs, bet te ir viņa pilns atjauninājums. Es esmu admirālis Breds Kūpers, ASV centrālās pavēlniecības komandieris. Sniedzu atjauninājumu par operāciju Episkās dusmas. Pirmkārt vēlos pieminēt un godināt kritušos karavīrus, kuri KC-135 degvielas uzpildes lidmašīnas incidentā pagājušajā nedēļā atdeva savu dzīvību. Lūkšanās pieminam viņus, viņu ģimenes, draugus un komandas biedrus. Viņu nesautība stiprina mūsu apņēmību. 16 dienas mēs esam raidījuši milzīgu ugunsspēku dziļi Irānas teritorijā. Pagājušajā piekdienā ASV spēki veids plaša mēroga precīzu triecienu Kargas salā, iznīcinot vairāk nekā 90 Irānas militāros mērķus, tostarp jūras mīnu un raķešu noliktavu bunkurus un citu militāro infrastruktūru. Mūsu gaisa, jūras spēku un jūras kājnieku aviatori jau veikuši vairāk nekā 6000 kaujas lidojumu, apliecinot Amerikas apvienoto spēku pārākumu un gaisa pārākumu pār Irānas debesīm. Mēs turpinām koncentrēties uz saviem militāriem mērķiem. Tie ir skaidri definēti un ietver Irānas balistisko raķešu, dronu un jūras draudu likvidēšanu. Aizsargāties, dodot triecienus palaišanas iekārtām un pārtvarot raķetes un dronus ir viens, bet pavisam kas cits iznīcināt to ražošanas mehānismu. To daram šodien. Par to runājam teorētiski, bet tāds izskatās realitātē. Pirmo reizi parādīšu dažus piemērus, kā demontējam Irānas aizsardzības rūpniecisko bāzi, novēršot nākotnes draudus reģionam.
Fotogrāfijā no 1. marta redzams jūras drona uzglabāšanas objekts pie Hormuza šauruma. Šī ir tā pati vieta, 8 dienas vēlāk tā iznīcināta. Šī ir 5. martā Teherānā uzbrukuma drona ražotnē uzņemta fotogrāfija. Tāpat rūpnīca 6 dienas pēc ASV gaisa trieciena. Beigās Jazda militārais noliktava komplekss redzams šeit pagājušo mēnesi. 8 ēkas ir Islāma revolūcijas sargu korpusa raķešu pavēlniecības infrastruktūras daļa, kur ražo vieglās un smagās torpēdas. Šī ir tā pati militārā noliktava pagājušajā nedēļā, vai tas, kas no tās palicis. ASV un partneru triecieni pilda savu uzdevumu. Skaidrs militārs mērķis likvidēt Irānas spēju demonstrēt spēku pret ASV un tās kaimiņiem. Mēs cenšamies izjaukt Irānas gada desmitiem ilgos draudus brīvai tirdzniecībai caur Hormuza šaurumu. Kombinējot gaisa, sauszemes un jūras spējas, esam iznīcinājuši vairāk nekā 100 Irānas jūras spēku kuģu, un tas vēl nav viss. Turpināsim ātrināt Irānas spējas apdraudēt kuģošanu Hormuza šaurumā un ap to. Progress ir stabils, esam modri pret ienaidnieku. Tagad daži vārdi par Irānu. Pēdējās 2 nedēļās viņi uzbrukuši Omānai, Saudarābijai, Izrēlai, Jordānijai, Kiprai, Turcijai, Azerbaidžānai, AAE, Katarai, Irākai, Kuveitai un Bahreinai. Šajās valstīs viņi apzināti uzbruk nevainīgiem civiliedzīvotājiem. Viņi to izdarījuši vairāk nekā 300 reizes, pierādot sevi kā globālu teroru līderi. Tikai pēdējo pāris dienu laikā Irānas režīms uzsāka bezatbildīgu uzbrukumu civiliedzīvotāju rajoniem Telavivā ar kasešu bumbām, kas pēc būtības ir neselektīvs munīcijas veids. Mēs pievienojamies reģionu valstīm, nosodot šo agresiju, un stāvam plecu pie pleca ar saviem partneriem, stiprinot mūsu pašu aizsardzību. Kopsavilkumā es vēlreiz uzsvēršu to, ko jau iepriekš teicu. Irānas spējas samazinās, kamēr mūsu spējas un priekšrocības turpina pieaugt. Visbeidzot vēlos pieminēt 50 000 amerikāņu reģionā, kuri pilda svarīgo misiju. Es jau sen uzskatu, ka katrs mūsu panākums sākas un beidzas ar mūsu cilvēkiem. Un šodien es vēlētos izcelt mūsu neredzamos varoņus, uzturētājus, kuri ļauj Amerikas apvienotiem spēkiem 24 stundas diennaktī izmantot šo postošo ugunsspēku. Neviena armija neveic loģistiku kā ASV militārie spēki. Un mūsu komanda šodien ir savas meistarības augstākajā punktā. Viņi pārvalda piegādes tīklus 1000 jūdžu garumā, lai munīcija, degviela un apgādes preces vienmēr laikā sasniegtu frontes karavīrus. Paldies mūsu apgādātājiem un loģistikas speciālistiem. Turpiniet lielisko darbu. Un visai operācijas Episkās dusmas komandai. Turpiniet virzīties uz priekšu, saglabājiet mieru, cīnieties, lai uzvarētu. Liels paldies un lai Dievs jūs svētī!